Kas jums ir šodien ar baltām drēbēm? Gandrīz visi ir ieradušies. Kaut kāds īpaši sarunājāt, vai kaut kāds bija tāds baltās ballītes kādreiz, atceros. Jūs pat taisno no turienes, vai? Kā? Labi. Labi, mums ir laiks sākt nodarbību. Vai visi ir gatavi? Visi ir gatavi. Jautājumi ir, jautājumi nav. Tad, aicinu jūs iekārtoties, noskaņot sevi labai enerģijai, labam rītam. Pastrādāsim, atcerieties, mēs ieguldam darbu. Un tad Šantī, lai mums izdosies nodarbība. Mēs varam sākt. Lūdzu, pie ķermeņa. Jā, šodien mums būs visas prakses, kas ir saistīts ar aģņa čakru, ar trešo aci. Un jums pa pārsteigumu arī ķermeņa noskanēšana, atslābināšana un padarīšana nekustīgu ir aģņas prakse. Jā, jo tikai tad šī čakra var kļūt aktīva, kad jūs esat stabilā, nekustīgā pozā, asanā. Jā, lūdzu, piedomājiet pie tā, lai ķermenis ir relaksēts, stabils un nekustīgs. Jā, tas tiešām ir svarīgi meditācijā. Jūs varat domās apņemties, arī pateikt sev, es tuvākās stundas laikā nekustēšos, nešūpošos, nekasīšos, saglabāšu nekustīgu ķermeņa stāvokli. Tad vēlreiz pie ķermeņa, mugura taisna. Rokas mudrā. Kājas komfortabls, saprastotas, vai tam līdzīgi. Ķermeņa priekšpuse relaksēta. Vienīgā kustīgā vieta ar elpu šeit mēs jūtam kustību. Un visbeidzot galva, piere. Uzacu centrs, mūsu šīs nodarbības centrālais punkts starp uzacīm. Uz mirkli piestāsim šeit. Vienkārši pavērosim, vai mēs varam šeit sajust kādu pulsu vai kādu kustību, kaut ko. Jūs varat arī acis piepacelt mazliet aizvērtās, kā jūs raudzītos uz šo punktu. Un šis būs labs brīdis iečantot mantru Om, kas ir jo īpaši aģņas praksē. Jūs to varat darīt balsī, varat darīt mentāli. Vai vienkārši paklausīties 3 reizes, ieskandināsim Om, raugoties uz acu centrā un vērojot, kā šeit kaut kas mainās. Iespējams, kaut kas mainīsies. Ja, tāpēc mums mazliet dziļāks ieelpas vajadzēs,
mirkli veltīsim elpas padziļināšanai. Paliekot uzacu centrā. Un ar nākamo ieelpu sāksim čantu 3 reizes. Ķermenis ir noskanēts, relaksēts. Cerieties par nekustīgumu. Un tad pamēģināsim iet dziļāk, sajust iekšējo telpu, smalko ķermeni. Iekšējā telpa, acis ir ciet, un šī telpas sajūta pieaug, izplešās. Elpošana ir normāla, varbūt mazliet dziļāka. Un šajā iekšējā telpā, smalkajā ķermenī, atrodas čakras, un iziesim cauri visiem čakru punktiem ar uzmanības palīdzību. Jā, vienkārši mēģināsim šos punktus atrast vai arī iztēloties, ja tos nevarat sajust. Sāksim ar Muladharu zem astes kaula, intīmajā zonā, Muladhara. Mēs varam iztēloties, ka mēs ieelpojam caur šo punktu, izelpojam. Tad virzīsimies tālāk, augstāk, pāris centimetri virs astes kaula, pats mugurkaula sākums. Ir Svadhisthana. Mazliet cita sajūta, cita pulsācija. Vai vienkārši turam uzmanību, elpojam cauri. Atcerieties, strādājam ar smalko ķermeni, jeb telpu. Fiziskais tikai kā karte, lai atrastu šos punktus. Ja, bez piepūles, ar vieglumu. Ja neizdodas atrast, vienkārši ar uzmanību. Un elpojam cauri Svadhisthanai. Pāris elpas, iesim tālāk. Ja, tātad Svadhisthana. Daži centimetri virs astes kaula. Projekcijas punkts ir ķermeņa priekšpusē, tieši virs intīmās zonas. Dažkārt arī projekcijas punktos mēs varam vērot aktivitāti.
Un nākamo ieelpu no Svadhistānas elpojam augstāk uz Manipuru. Tas būs nabas centrs. Priekšpusē naba, mugurkaulā nabas augstums. Manipura. Jā, centieties atrast labu elpas ritmu. Elpa ir dziļāka nekā ierasts. Un Manipura, nabas augstums, mugurkauls. Un elposim augstāk uz sirds centru. Sirds augstums, mugurkauls. Ir čakras punkts. Un projekcijas punkts ir priekšā. Krūšu kauls starp krūtīm, sirds augstumā. Šo čakru jūs atceraties pagājušās nodarbības. Sirds telpā, anahata. Nākamo ieelpu no anahatas ieelpojam uz kakla centru Višudhī. Tad kakla skriemeļi, kakla pamatne. Ir čakras punkts. Un kakla bedrīte, ķermeņa priekšpusē ir projekcijas punkts. Daudz pieiet intuitīvi praksē, neloģiski. Mēs esam aiz loģiskā, aiz fiziskā. Tas nav jautājums, vai ir vai nav. Tas ir jautājums, vai jūsu uztvere ir pietiekama asa, vai jūs varat šīs punktus, šīs čakras sajust. Tās tur ir, bet vai mēs viņas varam sajust? Kā pulsu, kā kustību. Kakla centrs. Un nākamo ieelpu, kakla centru elposim cauri mutei, augslējām un tieši virs augslējām galvas vidus. Ausu augstums ir āģņa čakra. Projekcijas punkts ir uzacu centrs. Galvas vidus, kaut kas pulsē, kaut kas kustās, vai arī uzacu centrā. Acīm arī pievēršam uzmanību apziņas ekrānam. Tas, ko jūs redzat, aizvērto acu priekšā. Tur ir pilnīgi akla tumsa vai kādas formas un gaismas parādās. Esam aģņā. Aģņa čakra ir kā projektors, kas met staru uz sienas un rāda bildi,
Uzacis centrs ir šis ekrāns, jeb apziņas ekrāns, kur jūs bildi redzat. Un tieši virs āģņas ir vēl virkne ar čakrām, bet tās pārāk smalkas. Mēs pāriesim uz bindu, no āģņas ieelpojam uz pakaušu augšējo daļu. Tur, kur astītē nesā cilvēki matus, bizi taisa. Bindu. Nadas mājvieta, iekšējās skaņas mājvieta. Beidzot ieelpa no bindu uz avotiņu, uz Sahasraru, galvas virsotne, avotiņš. Un vēl apmēram sprīdi virs avotiņa, sprīdi virs galvas. Pamēģiniet, tas jau ir ārpus ķermeņa. Sprīdis virs galvas, virs avotiņa. Vienkārši būt ar uzmanību. Un tad atgriežamies atpakaļ avotiņā. Un no avotiņa uz uzacu centru. Jā, vissaprotamākā vieta jums. Uzacu centrs. Mirkli iztēlosimies, ka mēs ieelpojam caur uzacu centru uz iekšu. Ieelpa notiek caur uzacu centru. Uz iekšu, izelpa no uzacu centra uz āru. Nu, centieties būt vērotāji.
Un gatavosimies pirmai pranajamai. Parasti tā ir Nadija Šadhāna, bet šoreiz mēs aizstāsim ar Kapalabhatī, kas arī ir āģņas prakse. Tāda strauja izelpa, dabiska ieelpa, asa, strauja izelpa ar vēdera ievilkšanu, un tad seko dabiska ieelpa. Un šoreiz mēģinām koncentrēties ne tik daudz uz vēderu, cik uz uzacu centru, vērot šeit notiekošo, aizvērto acu priekšā, apziņas ekrānu. Vērot, kā notiek izmaiņas šeit un arī prātā, domās. Noskaņosimies Kapalabhatī. Būs 20 šādas straujas izelpas. Tad, protams, sekos ierastā aizture, slēdži. Un aizturs brīdī, slēdžu brīdī, jo īpaši koncentrējamies uz uzacu centru. Bet arī prakses laikā. Un sāksim ar izelpu. Pilnā izelpa līdz galam. Izelpojam visu. Tukšs vēders, tukšas plaušas. Un tad arī ielpa arī sāksim dabiski ielpa, asa izelpa. Un tad seko dziļi ielpa un aiztur. Un tad mēs attāpojamies un turpinam vērot uzacu centru un uzkavēties šajā vietā. Ja, lēnām pulsa sajūta. Lēnām pastiprināsies. Ja, mēs turpinam vērot uzacu centru.
Ja? Iemesls, kāpēc mums ir kapalabhati, nevis nadīšudhan, ir jo kapalabhati mums palīdz safokusēties, sakoncentrēties. Šī asā straujā izelpa mobilizē visu ķermeni, mobilizē prātu vienā darbībā, vienā kustībā. Un tas mums palīdz centrēt uzmanību. Šobrīd tā ir centrēta uz centrā. Ja, čakras projekcijas punkts. Kādā brīdī jūs tur redzēsiet apli vai ovālu formu. Kaut kādā brīdī jūs to redzēsiet. Un tad, ja tas notiek, centieties saglabāt. Ja jūs pārāk gaidīsiet, tad tas nenotiks tik vienkārši. Vienkārši vērojam, pieņemam. Ja nekas nav, vienalga, pacietīgi turpinam vērot. Un gatavojamies otram, kapalabhatī piegājienam. Tad strauja izelpa ar vēderu, sekot dabiska, viegla ieelpa, bet uzmanība ir uzacu centrā. Otrs rauns ir klāt. Turpinam arī 20 reizes. Reiz atgādinu, pēc 20. izelpas sekot dabiska, pilna ieelpa, un mēs aizturam elpu ar slēdžiem un turpinam meditēt uz uzacu centru. Un tad mums seko telpa. Telpas brīdī vērojam vieglumu. Tie, kas praktizē slēdžus, vieglums pieaugs. Vieglums elpā, vieglums domās. Lūdzu, neļaujiet ikdienišķām vienkāršām domām jūs izsist no prakses. Un arī nepieķeraties kādām īpašām pieredzēm, ja tādas parādās. Saglabājiet vērošanas attieksmi.
vērošanas, pieņemšanas attieksmi. Un turpinam vērot uzacu centru. Un mums būs pēdējais piegājiens ar Kapalabhati 30 reizes. Fokusēti, relaksēti, ar uzmanību uzacu centrā. Turpinam. Un tie, kas ir noslēguši ciklu, mums ir mazs atelpas brīdis. Ja iespējams, turpiniet vērot uzacu centru, apziņas ekrānu. Ja nepieciešams, var piekārtot ķermeni, iztaisnot muguru. Mirkli pavērosim izmaiņas, kas mūs skāruši, kopš mēs sākām. Sajūtā, domās, prātā un koncentrēšanās kvalitātē. Vai jūs varat koncentrēties un saglabāt uzmanību? Lai prātam nepaliek garlaicīgi un tas jūs neaiznes kaut kur.
Prāts, tāpat kā ķermenis, kaut kur ir fonā, bet mūs galīgi neinteresē. Mēs esam apziņa, kas vēro uzacis centru. Tāda attieksme, ja iespējams, saglabājiet šādu attieksmi. Un atgriežamies pie uzacis centra. Nākamā prakse būs 3 stūra elpa. Visi labi zinat. Tad mēs iztēlojamies, ka mēs ieelpojam caur nāsīm. Un ieelpa noslēdzās uzacis centrā. Izelpa ir no uzacis centra atpakaļ. 2 strūklās. Katrs savu nāsi aiziet. Veidojot šādu nosacītu 3 stūri. Deguna nāsis ir 3 stūra lejas malas, un uzacis centrs ir 3 stūra virsotne. Ir iespējams, izmantojiet vizualizāciju. Tādas 2 baltas gaismas līnijas plūst caur nāsīm un savienojās uzacis centrā. Un izelpa no šī uzacis centra atkal 2 līnijas, gaismas līnijas, izplūst ārā ar izelpu. Un elpas dziļums saglabājas pietiekami dziļš. Un esiet kustībā, apziņa kustās kopā ar elpu, caur šo 3 stūri, uz augšu, uz uzacis centru un atpakaļ uz degunu, nāsīm. Tad sanāk elpa, apziņa, uzmanība un arī prana, kā balta gaisma, vienā sinhronā ritmā. Tas ir pa sarežģītu, vienkāršojiet. Ielpa no nāsīm uz uzacis centru un atpakaļ. Praksi uzmanību noturēt. Tad pievienosim īsu elpas aizturi, nonākot uzacis centrā. Jūs aizturat nedaudz elpu, komfortablā ilgumā.
Un koncentrēties, sajūtat, kā enerģija uzkrājās uzacis centrā. Tīsas aizturas, prānai nonākot uzacis centrā, uzmanībai nonākot uzacis centrā. Jūs varat pievienot arī mantru om. Zielpu, mentāli, uz aizturi, mentāli, un uz izelpu arī mentāli. Un gatavosimies noslēgt šo praksi. Pārstājam aizturēt elpu, atgriežamies pie dabiskas elpas. Uzmanība paliek uzacis centrā. Mazs atelpas brīdis. Kāds ļoti piekusis var atlaisties, turpināt guļus stāvoklī. Un mēs turpināsim ar Šamhavi mudru. Tad acis ir piepaceltas. Mēs raugamies uz šo punktu. Acis ir ciet, bet piepaceltas. Mazliet uz augšu. Ja tas nerada diskomfortu, saglabājiet. Ja rada, tad labāk acis neaiztikt. Un atkal iztēlosimies, ka mēs ieelpojam caur uzacu centru un izelpojam.
elpa, enerģija ieplūst mūsos caur uzacu centru. Kaut kas notiek, kaut kāds spiediens, kustība punktā starp uzacīm. Ieelpa caur šejieni un izelpa. Un pakāpeniski mēs šo praksi papildināsim ar vēl vienu punktu, un tas ir āģņas čakras punkts galvas vidū, uzads augstumā. Tas ir viens punkts. Otrs punkts ir uzads centrs. Un ar elpas uzmanības palīdzību mēs šos punktus savienojam. Tad ieelpa caur uzads centru uz galvas iekšpusī, taisnā līnijā, uz āģņu galvas vidū. Izelpa no āģņas, uzmanība dodas atpakaļ uz uzacu centru. Šāda pasāža, jeb taisna līnija. Kā iztēlojaties vai vizualizējat baltu gaismas līniju, kas savieno uzacu centru ar galvas vidu esošo āģņa čakru. Un jūs ar uzmanību prānu, elpu pārvietojaties šajā pasāžā. Un centieties sakoncentrēties. Ir tikai pasāža. Nav nekādi jautājumi, domas, šaubas. Ir tikai pasāža. Gaismas līnija, kuru jūs pārvietojaties ar uzmanību. Kad jūs koncentrēties, cenšaties nesaspringzināt ķermeni.
ar nākamo ieelpu, pasāžu, paliek punktā, atžiņā, punktā un vērojam pulsu. Ja pulsa atžiņā nav, meklējam pulsu uzacu centrā, vienā no punktiem paliekam. Un ja pulsu izdodās notvērt, paliekam ar pulsu un katru pulsu iekrāsojam mentāli ar om, 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 om. Tad pulss vai no atžņā vai uzads centrā. Ja pulsācija vai jebkura cita sajūta nav īsti sajūtama, turpinam elpot caur uzacu centru. Ja ir, tad pievienojam mantru, katrs pulss, om, om, om. Tādā veidā arī turpinam, līdz atskanēs mantra.
Om, om, om. Pakāpeniski noslēgsim praksi. Noslēgsim vērošanu, pulsa, uzacu centra, mantras skaitīšanu. Noslēdzam praksi. Pavērosim aizvērtu acu priekšā redzamo. Bez ekspektācijām. Vienkārši kaut kas rādās, nerādās aizvērtu acu priekšā. Domās varat pateikt, esmu noslēdzis rīta meditāciju. Un no ekrāna, apziņas ekrāna vērošanas pāriesim pie prāta, pie domu vērošanas, kādas domas nāk, kādas sajūtas. Centieties neradīt domas, bet vienkārši pavērot, kas prātam ir svarīgs, aktuāls šobrīd. Jā, nebūs jārunā, šodien mēs nerunāsim, jums nav jādomā par to, ko jūs teiksiet. Ja kādam būs kāda vēlme, jūs varat čatā uzrakstīt par savām pieredzēm, kā jums šodien gāja mūsu WhatsApp čatā. Jā, no prāta pie elpas, elpa dabiska, atceramies par elpu. Esat visi labi pastrādājuši, malači, labi sēdējāt, tiem, kam bija kamera ieslēgta. Labs darbs padarīts. No elpas pie ķermeņa. No ķermeņa pie telpas, ārējās telpas, trokšņiem, skaņām savā telpā. Laika ritējums. Apziņa atkal virzās uz ārpasauli. Uz mirkli ārpasaule bija izzudusi, tagad tā ir atpakaļ. Bet jūs ar jaunu spēku, jaunu enerģiju. Jā, tad šodien mans ieteikums jums ir pavērot apziņas ekrānu ik pa brīdim. Varbūt kādā brīdī kaut kas tur parādās. Jo īpaši vakarā, naktī guļot. Un otrs ieteikums - samazinam runāšanu. Paldies visiem par dalību, par kompāniju, par enerģiju. Lai jums gaiša diena, klusa diena un šantīt tiekamies pēc nedēļas.